vārds balstās uz vārdu pieci. Peč balstās slāvu izcelsmes vārdā pieci. Un kopš viduslaikiem arī latīņu nosaukumā pilsētā bija vārds pieci, tāpēc mēs izvēlējāmies šo nosaukumu piecas investīcijas. Peča ir arī universitātes pilsēta. Tā ir otra lielākā universitāte un arī vecākā Ungārijas universitāte, kas dibināta 1637. gadā un atrodas Pečā. Tāpēc tur ir 3 dažādas bibliotekas, universitātes biblioteka, pilsētas biblioteka un reģionālā biblioteka. Un tās visas 3 tika apvienotas un tika uzbūvēta jauna ēka šīm bibliotekām. Tā ir ļoti populāra vieta. Otra lieta bija jauna koncerta zāle un konferenču zāle. Tas bija arī ļoti svarīgi, jo universitāte bija svarīgs faktors pilsētas ekonomikā. Un tā ir spējīga organizēt lielas konferences. Agrāk, diemžēl, tādas iespējas nebija iespējams. Koncerta zāle ir pārsteidzoši laba. Es aicinu jūs uz Peču, lai noklausītos kādu koncertu, jo tas ir brīnums. Mēs esam pārsteigti, jā, pilnīgi pareizi, jo paldies jums. Maks Vengers sniedza pirmo koncerta zālē, un pēc tam viņš sacīja, ka tā ir koncerta zāļu Stradivārī. Tā tiešām ir. Tad, protams, mēs atjaunojām ļoti daudz sabiedrisko telpu un parku, un tas ir svarīgi turistu veicināšanas nolūkos, un arī sociālo jautājumu risināšanai tas ir būtiski. Tā, kā mēs atjaunojām daudz sabiedriskos vai publiskos laukumus, skvērus, ne tikai pilsētas centrā, bet arī perifērijā, un tas arī ir būtiski. Ir kāda pilsētas centrā iela, tā ir muzeja, tā kā tāds koncentrāts vai tā saucamā muzeja iela, un mēs pilnībā atjaunojām šo ielu. Piemēram, ir Viktora Vazara muzejs, kas ir dzimis Pečā. Un mans jaukais, mīļākais projekts, un tā ir bijuši keramikas fabrika, un tagad mēs to pārveidojam par kultūras tādu centru. Tā ir skaista vieta. Tā nav tikai fabrika, bet ģimene, kas dibināja to, arī dzīvoja tur, un tur arī tādas nelielas dzīvojamās ēkas. Un tur arī bija pirmās, piemēram, tie pirmie tenis laukumi Ungārijā, un tā ir svarīga vieta. Un pēc politiskajām pārmaiņām pirms 20 gadiem tajā laikā, tad, protams, ka tur viņi ražoja pārsvarā padomju tirgumu. Pēdējos 20 gadus viņi tur neko īsti neražoja, tā teritorija bija tukša, un tad mēs to pārveidojām par tādu kultūras teritoriju. Pagaidām vēl viss nav pabeigts, un pēc dažām nedēļām būs viss pabeigts pilnībā, bet ir ļoti labs šis projekts, tāpēc, ka universitātes radošās daļas, piemēram, tās jau ir pārcēlušās uz turieni. Piemēram, mākslas departaments, komunikācija departaments vai nodaļa pārcēlusies. Tur tā būs ļoti interesanti, jo teritorija pāris garlaicīgu skaitļu, 2, 3. Mums bija 2 dažādi līgumi par finansēšanu ar valdību. Un pirmajā bija runa par šīm mākslajām izmaksām komunikācijām, mārketings apmēram 40 miljonu eiro apjomā. Un tas bija no 2006. līdz 2011. gadam šim periodam. Otra daļa bija investīcijām apmēram 140 miljonu eiro, un apmēram 90% no tā nosedz Eiropas Savienības fondi. Mums bija apmēram 900 000 apmeklētāju programmās. Mēs aprēķinājām, ka apmēram 1 miljons ir, mēs esam apmierināti ar skaitli. Mēs pabeidzām vairāk nekā 360 projektus, 400 000 pasākumus organizējām, un tur, ko jūs minējāt, ka mums bija apmēram 5000 pasākumu, bet 4000 mums tās bija ļoti daudz. Man ir tā kā ļoti paškritiskam,
Tas bija par daudz bija tā bija kļūda, tik daudz pasākumu programmas nevajadzēja organizēt. Un kas vēl ir svarīgi, mums bija ļoti daudz problēmu sagatavošanas posmā, galvenokārt politiskās ietekmes dēļ. Šī politika no Budapeštas, tā ietekmās ne no Budapeštas galvenokārt, ne no Pēčes, un tāpēc sagatavošanas posms bija ļoti skandalos. Un tāpēc mēs lūdzām iedzīvotājus februārī, martā 2009. gadā, 1 gadu pirms sākuma, cik jūs esat apmierināti ar sagatavošanās posmu. 80% no iedzīvotājiem sacīja, ka tā viss ir katastrofa un ka nekas nenotiks. Un 2010. gadā, 1. vai 2. šī gada mēnesī, mēs vēlreiz veicām aptauju, un 80% no cilvēkiem patiešām bija optimistiski un apmierināti, un man šķiet, ka tas ir ļoti labi, jo šī var vai šis pilnvarojums vai šis mums tad ļauj tālāk attīstīt un turpināt šos pasākumus nākotnē. Turistu skaits palielinājās apmēram par 27%, tas ir ļoti labs rādītājs. Mēs sākumā aprēķinājām būs 20-22%, tas ir ļoti labi, tāds uzturams, ilgspējīgs aspekts, tas ir. Pārējie cipari nav tik interesanti, ilgspējība pavisam īsi par struktūru. Pilsēta nolēma, ka kultūras galvaspilsētas vadība var turpināt arī strādāt tālāk, vienkārši nosaukumu nomainot, un tieši tāpēc arī pilsētā tika nodibināta jauns uzņēmums, tāda vadības vai menedžmenta kompānija uzņēmums, un tā vada, tad pārvalda dažādas jaunas investīcijas citas kultūrā. Pirmkārt arī koncertzālē, un tāpat arī vecās institūcijas. Pēči ir arī UNESCO mantojuma teritorija, un mums ir sēni romiešu apbedīšanas vietas, tās ir ļoti skaistas, un tā ir arī daļa no visas šīs kompānijas uzņēmuma. Tāpat mums arī ir Igaunijā laukumā ir literatūras un mākslas nams, kas arī tālāk ir jāvada tā nama darbība. Mēs varētu sacīt, ka visi mērķi un uzdevumi, kontakti un pieredzes, kultūras galvaspilsētas gūtās pieredzes aizvien vēl turpina strādāt arī šobrīd pilsētā, un manuprāt, tas ir panākums tās. Un, protams, ka vairs nav naudas, bet tā nav problēma. Dārgais Tomašs, man liekas, ka mums ir. Jā, es minēju. Labi, vienu lietu tikai vēl. Es minēju jau to, es gribētu to uzsvērt. Tā ir jaunā šīs pilsētas tāda starptautiskā pozīcija. Mums ir ļoti daudz starptautiskas sadarbības projektu notika ne tikai Balkānos un Dienvidē Eiropā, bet, protams, arī ļoti spēcīga sadarbība ar Vāciju, ar Stambulu un arī citām kultūras galvaspilsētēm, no citām dažādām pilsētām. Manuprāt, pilsētas pozīcija ir mainījusies un iedzīvotāja attieksme ir mainījusies, un man liekas, ka tas nozīmē panākumus. Paldies, es atvainojos, ka es tik daudz laika patērēju. Liels paldies Tomašam, bet vēl viens teikums. Tā kā es gribēju runāt par problēmām un skandāliem, tagad neko tādu jūs nedzirdēsiet. Nekādu problēmu, nekādu skandālu. Tagad mums ir jāpārslēdz uz nākotni, tad mums ir jādodas no kultūras pasākumiem Pečā uz Marseļu, Franciju, un es gribētu aicināt nākt uz skatuves ļoti jaunu, talantīgu cilvēku Timurs Tomsons. Viņš aizvien vēl ir students, bet viņš ir ļoti aktīvi iesaistīts kultūras un tādos radošajos jautājumos. Manuprāt, ka viņa prezentācija būs latviešu valodā. Bet viņam tad būs tāds ieskats par 2013. gada. Jā, pirmkārt es gribētu pateikties Tallinai, kultūras galvaspilsētā 2011 par šo fantastisko sagu. Es to dabūju pirms 3 nedēļām. Tas nozīmē, Tallinas 2011 simbols, tas nozīmē, ka kultūra, tā ir ne tikai estētisks skaistums piemīt, bet arī tā ir tāds siltums, ko tā var piešķirt. Paldies! What about my presentation? Es runāšu latviski, protams.
Lūdzu, prezentācija Marseļas. Viņa nāk. Es varu pastāstīt sākumā drusku par sevi. Mani sauc Timurs Tomsons, un es nāku no Latvijas kultūras akadēmijas. Un ļoti labi. Es mēģināšu... Jā. Ir fantastiski, visi mēs varam sākt. Es esmu viens no retajiem cilvēkiem, kas skatās uz kultūras galvaspilsētām nevis no iekšējās pozīcijas, bet no ārpuses. Tāpēc mana prezentācija drusku atšķirsies no pārējām. Esmu izvēlējies tematu, kas ir tuvāks Rīgas problēmām un Rīgas radošiem kvartāliem. Un faktiski, ko esmu izdarījis pirms mēneša, es esmu aizbraucis uz Marseļu un apskatījos, kāda tur ir situācija ar radošiem kvartāliem Francijā. Ko esmu secinājis, ka Marseļa gatavojas arī pēc 2 gadiem kļūt par kultūras galvaspilsētu, Eiropas kultūras galvaspilsētu. Jāsaka, ka, protams, Marseļa ir ļoti īpatnēja pilsēta mēs to nevaram noliegt, viena no nabadzīgākajām Francijas pilsētām, ļoti kosmopolītiskā, kurai ar savu raksturu, kas nav nemaz tik romantiska, kā tā ir Parīze vai Ziemeļfrancija. Protams, kā jau visas kultūras galvaspilsētas, Marseļa gatavojas kļūt par līderi kultūras piedāvājumā 2013. gadā. Interesantākais ir tas, ka Marseļas radošie kvartāli startē smagajā svara kategorijā kopā ar citām institucionālajām iestādēm Francijā. Savā prezentācijā pirmajā kārtā mēs mēģināsim saprast Francijas radošo kvartālu īpatnības. Ieskatīsimies to rašanās vēsturē un filozofijā, apskatīsim nedaudz tuvāk vienu Marseļas radošā kvartāla piemēru, kā arī to lomu kultūras galvaspilsētā 2013. gadā. Tātad par Francijas radošiem kvartāliem. Un pirmais jautājums, ar ko tie atšķiras no tepat Rīgas kvartāliem, kas tiks prezentēti nākamajā sesijā. Un ko es esmu secinājis, ka ja mūsu radošie kvartāli balstās pamatā uz radošajām industrijām, tad ir jāpasaka, ka Francija ir viena no nedaudzajām valstīm, kas noliec radošās industrijas, un viņu radošie kvartāli ir tīri mākslinieciski. Tur netiek pārstāvēti radošie uzņēmumi. Apzīmējot savus radošos kvartālus, francūži lieto apzīmējumu Nouveau territoire de l'art, jaunās mākslas teritorijas, vai arī vārdu la friche, ko mēs latviski varētu tulkot kā nekulturālu, nekultivētu, neapstrādātu teritoriju. 2001. gadā Francijas kultūras un komunikāciju ministrija apzināja Francijas teritorijā esošos kvartālus, pasludinot tos par 21. gadsimta kultūras decentralizācijas instrumentu. Radošs kvartāli Francijā parādījās 80. gados. Latvijā mūsu pirmie radošie kvartāli bija 2006. ja es nemaldos. Un tajā laikā visa Eiropa skatījās uz Vāciju, uz Berlīni, uz jauniešu kustībām, kas notika Berlīnē. Berlīnas kvartāli arī uzņēma Francijas māksliniekus, kuri atklāja sev jaunu alternatīvu dzīvesveidu. Berlīna faktiski šajā reizē bija kā simboliska atsauce un pieredzes lāde kustības attīstībai. Atgriežoties no šīs pilsētas Francijā, mākslinieki atveda dažādas pieredzes, ko tie bija apguvuši 70. gados. Tā skaitā nelikumīgo kultūrālo darbību menedžmentu, vai ar finansējumu, vai bez finansējuma, ko daudzi Parīzes un Ženēvas skvoti izmantoja 80. gados. Kopš šī laikā Francijā ir liels skaits radošo kvartālu, kuru kultūras ministrija, protams, nevar nepamanīt.